Priekš kam jums ir vajadzīga vienotība? Priekš kam jums ir vajadzīga vienotība? Jūs raustaties uzņemties atbildību. Ja? Titāniks slīgs tieši vienotībai. Vienotība ir tā, kas saprata, ka progresīvie kļūst populārāki un viņi kļūst nepopulārāki. Ir rezultāts tāds, ka katru gadu pa 2 miljardi mēs aizņēmāmies un slīkām parādā. 21 miljards ārējais parāds. Nākamā gadā Finanšu ministrija ir uzzīmējusi vēl 3 miljardus aizņemties. Līdz ar to ir nepieciešama valdība, kas ir spējīga to visu apstādināt, šo sūci. Pirmkārt, šī valdība tā nav pārējais valdība. Ir priekšvēlēšana laiks, tā ir priekšvēlēšana valdība. Visas partijas mēģinās izskrāpēt viena otrai acis, ja? Tikai tāpēc, ka vienotība mēģinās visu piesakt. Viņi teica, mēs neesam vainīgi. Ja Kulbergs taisīs valdību ar vienotību, viss cauri, ja? Un tie cilvēki, kas gaida, kad vienotībai ir jāizvācās mēslainai prom, viņi aizies un atmazgās, viņi pieseks viņu, jo vienkārši vienotība neļauj šai valdībai strādāt par Air Baltiku. Ja tur notiek naudas izzakšana caur līzinga līgumiem, ko ir uzraudzījusi, ja piesegusi valdība, Finanšu ministrija, tad kā jūs iedomājaties, tad jautājums tāds uzreiz lēmums prokuratūrā veikt pārbaudi, jo nauda pazūd. Mēs zinām, kur pazūd 50 miljoni. Tie 350 miljoni bonde obligācijās, tie ir 14,5%, kas tiek maksāti katru gadu. Bet caurums jau ir 180 miljoni. Pagājušajā gadā vairāk kā 500 miljardu mēs kopā ar apvienoto sarakstu kritizējām valdību, tika norakstīta. Ar Baltiku problēma ir skaidra. Jautājums ir tāds, ja nav iespējams grūst iekšā vēl naudu Air Baltikā, nesaprotot, kur tā nauda pazūd. Un šis ir tas jautājums, ko jūs ar vienotību nevarat atrisināt. Savā laikā es biju satiksmes ministrs, gan lidosta attīstījās, gan Air Baltics attīstījās pa 700% ir pieaugums. Tur tā ir nekompetence, gan Briškens, gan Švinka, ja? Viņi ir salaiduši visu dēlī, un tā problēma tagad tāda. Ir 2 ministri, kas atbild par visiem lēmumiem bez premjera. Tas ir Finanšu ministrs, tas ir Tieslietu ministrs. Ja kāds no šiem ministriem ierauga, ka ir problēmas kaut kādā lēmumā, viņi liek veto tiesības un visu bloķē. Visus šos gadus vienotība ir atbalstījusi visus Švinkas un Briškena lēmumus, līdz ar to viņi ir līdzatbildīgi šajā naudas izšķērdēšanā. Valdība ar vienotību nevis vairs ideoloģiski, ja, neko nerisina, jo vienotībai 7 ministri patreiz, pat ja viņiem būs 5, viņi neļaus neko ķerties. Kulbergs, viņš dara savu darbu, bet partijai apvienotais saraksts ir jāizdara izvēle. Vai jūs gribat atmazgāt vienotību? Progresīvos labāk aizmirstiet, tad jūs arī 5% nedabūsiet. Ja jūs ņemat vienotību, viņi neļaus jums veikt šīs pārbaudas, jo viņi kontrolē naudas maciņu pēdējo 8 gadu laikā. Es negribu teikt 17, cik viņi bijuši, bet konkrēti Kariņš un Siliņa, viņu finanšu ministri, 8 gadi. Viņi sankcionē visus lēmumus, visas šīs lietas saistībā ar būvniecībām, Air Baltica, Rail Baltica, investīcijas un tā tālāk. Tā kā vēlreiz saku, es novēlu veiksmi Kulbergam, joprojām ir spēkā mūsu piedāvājums, ka mēs nobalsosim par jūsu valdību. Tas ir skaidrs, to mēs dzirdējam. Bet apvienotajiem sarakstam, ja jūs paņemsiet vienotību, viņi jūs izvazās, jo viņi ir lielāki, gudrāki, un tā galvenā lieta ir visa ierēdniecība, tā ir vienotības ierēdniecība, kas ir, viņi neļaus neko izdarīt.